rādīšu, kā izveidot šo te make-up izskatu, kuru veidojot iespaidojos no divām rudens make-up tendencēm, kuras vislabāk man patikās, un tās ir brūnas dūmakainas acis un lūpas ogu krāsā. Šajā pat video es parādīšu arī versiju ar mierīgākām, neitrālākām lūpām, un, ja jums interesē, kā var izveidot šo make-upu, turpinam skatīties video. Kā acu ēnu bāzi šodien izmantošu Essence I Love Stage. Kā jau minēju iepriekšējos video, bāzes iesaku lietot tāpēc, lai acu ēnas turētos ilgāk, un lai krāsa labāk klātos, un lai vieglāk būtu pludināt. Nedaudz uz apakšējiem plakstiņiem. Pirms sāk darboties ar acu ēnām, man patīk uz visa plakstiņa uzklāt neitrālu miesas krāsas acu ēnu uz visa plakstiņa līdz pat uzacī, lai turpmākās krāsas, kuras mēs lietosim, daudz vieglāk varētu izpludināt. Pamatkrāsa manam šodienas acu make-upam būs šāds te brūns tonītis. Šīs ir Inglot 52. numura acu ēnas. Klāšanai izmantošu šādu sintētisko otiņu, to pašu, ar kuru es klāju miesas krāsas ēnas. Klāšu uz visa plakstiņa līdz ielocei. Klājot neuztraucamies par to, lai maliņas izskatītos perfekti, jo vēlāk mēs to visu izpludināsim. Tālāk ar tīru otiņu, kas paredzētu pludināšanai, izpludināšu maliņas. Ar šo pašu ēnu un šo pašu otiņu uzklāšu šo te brūno tonīti arī uz apakšējā plakstiņa. Ar standarta acu ēnu otiņu uzklāšu to pašu brūno vēlreiz tikai uz plakstiņa. Un nedaudz arī apakšā. Un atkal nedaudz izpludinu maliņas. Tālāk ņemu šādu te siltu brūno toni un ar to pašu otiņu, ar kuru pludinājām, uzklāšu to virs ieloces. Tagad vēlreiz ņemšu šo te miesas krāsas ēnu, klāšu to zem uzacis, nedaudz izpludinot brūno toni, ko mēs tikko uzklājām. Tālāk ar melnu zīmuli, man tas būs Make Up Forever Aqua Ice, es iezīmēšu apakšējo un augšējo gļotādu. Tālāk ar pavisam mazu otiņu un melnu acu ēnu nedaudz izpludināšu zīmuli ārpus gļotādas iekš skropstu līnijas. Vēlreiz ņemu tumši brūno toni un papludinu kopā ar melno, ko tikko uzklāju. Augšējā skropstu līniju iezīmēšu ar Inglot šķidro lainerīti. Tagad atliekšu skropstus un vairākās kārtās uzklāšu skropstu tušu. Tagad ķeršos klāt sejai un pavisam plānā kārtiņā uzklāšu šo te Inglot bāzi. Izmantoju šādu te sintētisku otiņu. Klāšu Make Up Forever HD tonālo krēmu, 125. numuriņš man ir. Ar to pašu otru, ko klāju bāzi. Tālāk visu, ko vēlos paslēpt, aizklāšu ar Make Up Forever concealeri. Zem acīm es klāšu Maybelline Fit Me concealeri 20. numuriņā. Un izpludināšu to ar šādu te sūklīti. Un concealeris nostiprināšu ar šo te Inglot HD pūderīti. Tagad ķeršos klāt uzacīm, vispirms tās izķemmēšu ar parastu uzacu ķemīti un vēlāk iezīmēšu ar Inglot zīmulīti numur 506. Sārtumu es izmantošu šo te dzintara bija trendy krēmveida sārtumu, numuriņš T2.
pavisam nedaudz nokonturēšu vaigu kaulus, izmantojot Inglot konturēšanas pūderīti 505. numuriņš. Varbūt jūs jau ievērojāt, bet šodien es diezgan daudz izmantoju tieši Real Techniques otas, jo šīs ir manas pēdējā laika favorītotas. Vēl pavisam nesen eBayā sūtīju otas, tātad viņas izskatās šādi, arī sintētiskas, un komplektā ietilpst 5 sejas otas un 5 acu otas. Gan Real Techniques, gan šīs te eBay otas ir vienkārši fantastiskas. Man sintētiskās otas patīk ar to, ka es viņas varu izmantot gan krēmveidu produktiem, gan acu ēnām, gan pūderiem, tātad gan šķidrējiem, gan sausajiem produktiem. Manuprāt, tas ir ļoti ērti. Un gan Real Techniques, gan eBay komplektā ir pietiekami daudz otas, ar kurām jūs varat principā izdarīt visu, kas ir jādara sejai. Tagad, ja jums ir interesi par otām, tad es noteikti iesaku sākotnējo Real Techniques otas, jo tās var nopirkt Douglasā. Un, ja ir interesi par šīm te eBay otām, es norādīšu linku aprakstā, lai jūs varat apskatīt un varbūt arī iegādāties, ja ir interesi šīs otas. Tālāk nedaudz izgaismošu vaidziņus. Es izmantošu MAC Mineralized Skin Finish izgaismotāju un šādu slīpotiņu. Nedaudz izgaismošu arī virs augšējās lūpas. Ar acīm un sejas esmu pabeigusi, un tagad laiks ķerties klāt lūpām. Es uztaisīšu divus variantus. Vienu ar tādām diezgan neitrālām lūpām, un otru ar nedaudz spilgtākām, tādām rudenīgām, košām lūpām. Bet vispirms sāksim ar to neitrālu. Vispirms iezīmēšu lūpas ar Essence in the Nude 11. numuriņa lūpu zīmolīti. Virs zīmuļa klāšu šādu te Inglot Lip Duo. Manējais ir numur 11 un klāšu to, kurš ir nevis spīdīgais tonīts, bet to, kas ir bez spīgulīšiem. Un vienkārši ar pirkstu klāju pāri visām lūpām. Lūk, šādi izskatās versija numur 1. Un tagad noņemšu šīs neitrālās lūpas un uzlikšu ogu krāsā krāsu. Šīm te košajām lūpām es izmantošu šādu te lūpu krāsu. Tā ir Inglot 135. numurs. Un šāds ir gala rezultāts ar košajām lūpām. Ceru, ka jums patika šis video un bija noderīgs. Ja patika, spiežam patīk zem video un abonējiet kanālu, lai sekotu turpmākajiem jaunumiem. Čau!